Labrīt visiem! Man nemazam tik labi neredzās vēl. Nu neko, ir jau 8:00. Esmu šodien atbraucis uz pludiņu makšķerēšanu. Makšķerēšu pludiņu ar 7 metri, 8 metri kātu. Tur skatīsies, kā būs, kas būs vairāk nepieciešams. Barības sastāvs mums būs salmo brekses un salmo melnais brekses. Klāt, protams, mēs pievienosim zemīti. Principā pat daudz zemīti. Un kādu zemi mēs pievienosim, es jums līdz parādīšu. Veikali nē. Tā kā daba mums ir parūpējusies. Lūk, pa šitādu foršu kurmju rakumiem. Viņš nav te viens. Un ko vēl ir? Nu, lūk. Protams, šī zeme ir ļoti mitra, tāpēc, ka mums visu laiku līst lietus. Ūdens līmenis ir pacēlies visās upēs, visos kanāliņos, ezeros. Ir nenormāli liels līmenis. Nu, ko var gribēt? Kā nekā rudens ir pagājis, tagad ir ziema. Kaut gan es to nenosauku pa ziemu baigi. Vairāk teiktu, ka tas ir tiešākajā nozīmē rudens mums iesācies. 24. decembris šodien, pirmssvētku diena. Šodien mums ir Ziemassvētku vakars. Tāpēc visiem priecīgus un siltus Ziemassvētkus. A mēs dodamies copēt. Tā kā aiziet. Divas dažādas lietas. Ko, klāt arī Artūrs ir. Artūrs šodien būs paskatījies, kas viņam rokās ir. Riktīgais agregāts būs, ar ko mēs turpmāk varēs filmēt normāli. Tā kā mēs tulītās uzjauksim barību un tad jau dosimies uz copas vietu un rādīsim, ko mēs darīsim. Nu, lūk, sēžam, makšķerējam. Pirmā zīltiņa jau ir nokirta. Mas breksens bija. Un barība ir uzjaukta. Viss kaut kas no ņemām ir. Baltie, pinka, sliekas, motilis. Artūrs ar... Paskatījos, kas pagregāt viņam tur rokās. Ja? Tā kā sapējam un viss izdosies. Te cilvēki makšķerās arīšus. Tur tālāk pludiņš. Un tur vēl daudz cilvēki vēl ir uz pludiņa. Visi makšķerē, visiem kaut kas ķerās. Un mums tā skaitā. Tā kā aiziet. Un tā būs jāparāda tuvāk. Artūram mašuks. Kamēr viņš te kameru atstāja novārtā kaut kur. Pats paņēma arī kādu rokās. Nu ko, copi izdodās. Zivtiņi ir, viens, divi jau kaut kāds, nezinu jau, tu tās tūp, ja 10 zivīm būs. Netiek, nu, kārtējā copīte, un, kārtējā zivtiņa ir. Nu, laiks mums šodien ir vienkārši perfekts, priekš copes. Vējš var teikt, vispār nav, vienkārši ūdens ir spoguls. Vienkārši super. Kur var 24. decembrī sagaidīt šitādu foršu laiku? Tikai Kurzemē. Tā kā turpinam copi. Paskaties, kas pasar. Riktīgais. Smukais. Kas māk tas ķer? Tu, Arturs, uz ko mums makšķerē? Nano. Arturs mums makšķerē uz nano. Šitā te. Uz ziemas mormiška. Ziemas mormenīte. Ultra light kātiņš. Var teikt, var laikam ziemas makšķerēšanā šitādi arī izmanto, tikai tālāk no aliņa apsēžās. Un principā viss notiksies. Katrs cilvēks izdomā, kas viņam. Mums ko? Mums toties ir šitāda zivtiņa. Kaifojam. Nu, cilvēki paliek vairāk un vairāk. Protams, šitādā foršā, skaistā laikā. Nu, kā var sēdēt mājās? Protams, jāsēž mājās, jāgatavojās Ziemassvētku vakaram. Bet to mēs paspēsim izdarīt. Un kārtējā mums zivtiņa. Mums patīk šitādas plicīšas ķert, raudiņas.
Tad braucam copēt. Neaizmirstam, protams, piesakot arī kanālam. Un uzliekam laiku. Kāds muka varavīksne. 2 pat. Otra arī parādījās. Nu, laikam gaidāms vēja lietas. Iespējams, ka tas mākonis arī mums te kaut ko iedos. Nu, nekas. Mēs šodien bez lietu sargu neņēma. Mēs pa vienkāršo. Kārtējā copīt. Un kārtējā zutiņa. Turpinam copi. Nu ko, viens eksperiments tikko bija veikts. Asaris mums tāpatās neķerās, bet noķēra tikko mazu mailīti. Nu, burtiski es viņu iemetu, minūti nepagāja un jau asaris viņu apēda. Tā kā tagad ir uzdevums noķert mailīti un pamēģināt atkal noķert asari. Bet mailīts negribās viņai ķerties. Ne? Mailīta. Nu, tūlīties mēs viņu taisīsim uz dzīvo, metīsim iekšā, ķersim asaru lielo. Nu, ko es jums tikko teicu? Paskatieties uz kātu. Izšpļāv ārā. Tu! Re? Visu mailu novest. Un neko, metam iekšā un ceram, ka tūlītās viņš atkal paņems. Nu, tāpat maila ir iekšā. Un paskat. Nu, viņš vienkārši spēlējās ar manīm. Āķīts mazs. Un vienkārši, nepaspēja. Nevar tas asaris tā ieēst viņu. Nu, neko. Es domāju, ka tur viss šoreiz mailu viņš gan jau, ka nepaņems. Bet, kā būs, tā būs. Tūlītās redzēsim. Cik pagāja sekundes, kaut kāds 10. Ja viņas pat tik nepagāja, man tā liekas. Pludniņš grimst. Tikko nepaspēju nofilmēt. Viens asarīts paņēma un reku izskatās, ka tūlītās būs nākošais. Re. Aps, aizgāja. Ap. Uhtī. Galvenais vismaz parādies. Jep. Šis nav ļoti liels. Bet uz šitādu kātu makšķerēt vienkārši patīkam šitāds. Kas viņam no muļķa tikko izškrit ārā? Mailīta. Nu, paskaties kāds. Rīktīgais asars. Super. Kas man ir uz āķa? Jā. Maile. Tūlītās gaidam to momentu, kad mums to mailīti apēdīs. Es domāju, ka tas baigi ilgais brīdis nebūs. Bet to mēs tūlītās redzēsim. Liksim kaut kā kameru. Un čiks un prātīgi iekuja aizgāja, viss iegrim. Apā! Jo. Nu. Paskaties. Paskat, kas pasari. Kā, nu šitādi es baidos, ka es vienkārši neizcelšu. Pamēģināšu. Tur skaties, tur var arī ieiet ļoti tā dziļi. Jā, dabūsim. Tā, Arturs palīdzēs. Tas ir jau ašuks. Super. Redzējāt, kā ir jāmušķir asarīšas? Ideāli. Lielam bērnam. Lielie smiekli. Nu, tas ir kāds. Kas pa plēsoņu. Nā. Nu, pakšķera žēl.
kur ir mailīte? Parād mailīte. Kur ir mailīte? Nu tā. Nu, kāds smukulīts. Nu, reku mums mailīte. Tā kā asarīts ēd. Tas tik tā liekas, ka viņš te nav un viņš neēd. Viņš ēd, tikai viņš ēd pareizās ēsmas. Tā, mēs turpinam copi. Copes ziņā viss ir labi. Zīvis ķerās. Bet mums ir notikusi tāda maza problēmiņa. Mums, kā jau arī rādīja, jā, tur tāda maza problēmiņa. Mums ir... Un var pastāstīt, kā dabūt failus ārā, kur ir izdzēsti kartiņas. Jā, visticamāk, ka tos failus mēs neatgūsim, tāpēc, jā, garīgais ir bišķiņi sabojājies, tāpēc, ka ir jauns aparāts un gribējās vienu mazu failiņu izdzēst, it kā pat nav saprotams, kāpēc viņa gribējās izdzēst. Baigi ilgi safilmējās, man netīši. Ilgi safilmējās. Un, jā, notika tas, kas, kā jūs sapratāt, viss materiāls, kas ir iefilmēts, viss ir aizgājis projām. Mācīties vajag mājās. Mācīties vajag mājās, tieši tā. Mēs turpinām vēl copi. Arturs noteikti laikam dosies, cik es saprotu, mājās. Raudā. Diemžēl. Es vēl bišķiņ pamašķerēšu, lietas sākās. Bet vēl dažas stundiņas es gribu vēl meditēt. Vajag noķert kaut kādu mailīti, kārtēji vasarīt noķert. Un tad jau skatīsies rezultāti, kas tur mums ir noticis, kas mums tur būs izveidojies. Kāda raudiņa. Smokas raudis. Tā mēs arī copējam. Pagaidām mēs te čortojamies. Bet ko darīt? Ja tu nemāki, tad nemāki. Tā ir jāmācās. Nekas man arī vienreiz tā ir gadījies, kā lai tad paņem viņu. Man bija ļoti foršs cope kanālā ar ļoti smukiem brekšiem. Aizbrauc mājās, laimīgs, salikšu tās visas fails iekšā datorā un tās montēšu. Un vienkārši lieko spiežu delete un izrādās, ka aiziet nevis tas, kas nav vajadzīgs, ir vienkārši visi video faili vienkārši tā sekundes laikā čuks un pazūd. Nu, tas jau ir ļoti tīzli. Tāpēc vairāk es tā nedaru. No sākuma uztais video un pēc tam es tikai dzēšu ārā. Tā, lai sliktākā gadījumā, ja nu kas var pārtaisīt to video. Mums ir mailīte. Šito mēs varam pamēģināt. Nu ko, Arturs devās projām. Es sēžu makšķerē. Pirmīt vēl mēģināju noķert kaut kādu asari, bet asaris pilnīgi met tādu lielu ignoru. Nu ko, ņem tagad 2 bumbiņas. Turpināsim makšķerēt raudiņas. Precīši 2 raudiņas tikko noķēra. Mēģināsim. Jā. Copus ir, bet zivtiņa palika ļoti kūtra. Ļoti tāda. Pat rokām jau tā drauda. Super. Sopa turpinās mums. Laiks, protams, ir atpats vilkumos.
Tas ir nopācējis. Marija vēl ir. Kārpi ir. Tā ka viss mums notiek. Tā ka baudam copi. Ko, laikapstākļi mūs baigi nelutina tomēr. Jūtās gan uz rokām augstums, gan arī no rīta bija apsals pīderārs. Protams, zīltiņi, ko mēs mākam pierunāt. Naudiņas ķerās. Viss ir kārtībā. Bet, līdz sāksies mums lietus, un jau ir sācies tāds neliels vējš, kas iegriežās tāds sejā. Un man ir 1 grams pudiņš. Un kā jūs domājat, kas notiek? Jep, nevar iemest, tāpēc, ka ziemeļrietumi ir no turienes. Un jau grūtības ir sākās ar ievešanu. Tāpēc viegliem pudiņiem ir savs mīnus, protams. Ja ir vējš, pretvējš, nu tad būs... Met un vēl cāra. Nedaudz vēlāk vēl pamēģināsim kādu asarīt noķert. Uz beigām es domāju, ka viņš uz dienas beigām varētu palikt aktīvāks. Tikai jācer, ka varēs noķert normāli izmēra mailīti. Jo lielo mailu viņš negribēs. Viņš grib šito maziņot. Tiklīdz uzliec kaut kādu šitādu lielāku mailu, viņš neēd. Varbūt viņam nav apetīte, un uz vakarpusi viņam tā apetīte parādīsies. Var mainīties, protams. To mēs lūkosim. Pagaidām. Tā, viņš iepacēl. Pēdējā laikā bišķiņi arī
intensīvāk dodu barību, spiežu iekšā motelīt, kādas gaļas bumbiņas sanāk. Un mazliet biežāk baroju. Pēc mēs ar šito barību, mēs neko sliktāku tai zivtiņai nenodaram, bet tikai piesaistam tā, lai viņi ir aktīvāki. Lokas sast. Tāpēc ir vajadzīgs dvielīts. Tā, lai var nosasināt gan pēc katras zivs, gan pēc roku mazgāšanas atpaņiem. Kārtējs barojums. Un pie raudas. Arturs aizbrauc mājās. Citīgi cenšas izdabūt ārā failus, bet izskatās, ka kaut kāds failus laikam varēs saglābt. Ja varēs saglābt, no tad būs arī raidījums priekš Salmo kanālā. Tā kā piesakojam arī Salmo kanālam, jo tur Salmo arī var redzēt, kā mēs makšķerējam, ne tikai manā kanālā. Un vēl ir trešais kanāls, ir Foreļpuikas, protams. Neaizmirstam arī to kanālu piesakot. Tā kā, ja jums liekas, ka manā kanālā nav video, tad ir jāpameklē kaut kādā citā kanālā. Tā, pēdējais barojums īstenībā mums iedēla ļoti labu aktivitāti zivju. Bet tagad arī ir stacija ieslēdza sūkņus un sākās strauma. Straumīt pagaidām zivtiņai patīk. Bet vakar bija tā, kad ieslēdza sūkņus, tad visi copa principā pazuda. Cerēsim, ka šodien mums tā nenotiks. Un mēs varēsim makšķerēt laimīgi. Cīts. Nu ko, sākās laukā lietas, bet nekas, mēs vēl makšķerējam. Makšķerēsim kaut kādu stundiņu vēl mēs nomakšķerēsim. Tad mēs pamēģināsim asarīt noķert. Bet tagad pa vienu lietiņu. Nu, ko esmu norāvis kārtēju āķi. Pavada tur arī bija jāfārtaisa jauna. Nu, tāda. Uztaisīju pavadu. Iedomāsimies, ka mums bija pavada šitāda. Es tagad uztaisīju šitādu pavadu, ja? Tāda, respektīvi, ko mums jādara, mums jāmaina arī attiecīgi dziļums. Savādāk mēs nepamakšķerēsim normāli. Jāņem atkal dziļummērs. Jāpārmēr dziļums obligāti. Protams, var tā pamēģināt uz atstrāpīt, bet labāk ir paņemt, labāk ir to minūti iztērēt dziļumu mērīšanai un kvalitatīvāk ķert nekā tur uz acis katrs 2-3 metienus un mest un eksperimentēt. Tā kā liekam aiz auss un turpinām copi. Nu ko, drīz mēs arī tiksim uz ledus. Jā, vēl līdz ledum ir jāpaciešās. Mūsu pusē noteikti, ka tas ledus nemazam nebūs.
Latvijas otrā pusē jau tur cītīgi makšķerē uzlaidus, bet sakās, visam ir savs laiks. Kaut kur janvāra vidū noteikti, ka varēsim doties arī mēs uz ledu. Ķersim, kā sakās, alūksnes kimlakus. Jā. Sanāca šogad iepirkt 8. praktiki eholota, kurš ziemas copē ir neaizvietojama lieta. Tāpēc skatīsimies, kas no tā sanāks. Copīte. Apā. Tā kā redz, kā zivtiņa tomēr pamainījusies. Paši tie copmiņi, kas pa kreisi sēdēja, teica, ka nevajag barot. Bet tad, kad viņi redzēja, ka tomēr uz manu barošanu atsācās daudzreiz labāk zivtiņi, viņi paši sāka barot. Jā, vienīgi, ar ko viņi baroja tikai ar grūbām. Pavasarī, rudenī, protams, grūba ir ļoti laba ēsma. Ar to var ļoti labi šķirot raudas izmēru. Ļoti labi vēl pie tam. Ka cik tur mails saskrēja. Kā smaga barība. Un raudiņu klāt, uzreiz pēc barojuma. Super. Un pa labi arī mums cilvēks sēž. Makšķerē, bet viņi makšķerē uz ļoti smagiem pludiem. Jā, pa kādai zivtiņai ķerās. Bet nav tās. Ar tādiem smagiem pludiem es pat vasarā nemakšķerēju. Bet katram ir savs stils. Re. Plicens pienāca. Tas brīdis ir pienācis. Laiks ķert asari. Ja viņš proti vēl tur ir. Mēs zinām, kur viņam likties. Barības ķēde viņam tie ir nenormālākā. Tāpēc es domāju, mēs tūlītās viņu arī sagaidīsim. Tā. Ko? Patīk copē. Braucam copēt, nesēžam mājās. Reizēm liekas, jo slikts laiks vai vēl kaut ko. Bet ko mums sliktajā laikā mājās darīt? Neko. Tieši tāpat, ko šeit. Tikai šeit ir mēs baudam copi. Paldies visiem sekotājiem, kas jau ir piesakojis. Un arī paldies jau tiem, kas arī nākotnē piesakos. Ļoti patīkami, ka jūs esat jau diezgan daudz. Protams, vēlos vairāk. Un neaizmirstam arī to, ko es jums rakstīju. To, ka 1000, kad būs sekotāji, protams, Latvijas robežās būs konkurss. Tātad konkursā būs mums 3 balvas. Kādas balvas es jums neteikšu. Nebūs tur baigi lielās balvas, bet viņas būs vesels 3. Un tāpēc piesakojam, palīdzam attīstīt manu kanālu. Un tad nākotnē redzēsim vairāk un vairāk video. Un asaris mums paņēma. Viss izšpļāva. Viss norīja visu. Atņēma asaris man maila. Un draņķis tāds
Nu nekas. Zivtiņai jādod iespēja arī. Tā kā uzlikām, tagad noķērām nākošo mailīti. Bet šī ir krietni lielāka. Iespējams, ka tur būs krietni tāds liels asaris. Vai nu atkal kārtējo reizi. Vienkārši viņš neņems. Jo šodien jau esmu mēģinājis vairākas reizes ar lielu mailu. Un lielo mailu viņš negribēst. Nu, varbūt tagad pēcpusdiena. Iespējams, ka viņš sagribēs. Bet es domāju, nu, ja būs, tad būs baigais monstrs. Tā kā gaidam. Gaidam to asari. Jā, šitā liela maila, viņa uzreiz ir pārāk aktīva. Līdz ar to viņa, teikties, asaris vienkārši vai nu viņš negrib viņu ņemt. Negrib skriet viņai pakaļ. Vai nu vienkārši viņa ir pa lielu. Viņš negrib tādu. Paņēma. Jo. Tāda viņam ieslēdzās tomēr ēšana. Kas pieši. Tas taču kaut kāds strādā. Un izšpļauj ārā. Redz, nāķis mazs. Un neko darīt. Nu, nepaspēja iemest to pašu mailu. Un aiziet. Vai cik patīk. Nu, viņš špļauj ārā viņa. Nu, nevar neko izdarīt. Cik žēl. Beidzot ir piemānīts. Ļoti labs puika. Skaties, kas plašuka. Nu, kā lai tādus neķer? Gribās jau ķert. Ķeram nākošo mailu un aiziet. Izskaties, ka šitiem tagad čaļiem ir vajag apetīti parādījusies. Tāds sajūta, ka mums ir pavasaris, nevis rudens, jeb ziema. Visi putni lido atpakaļ. Tā kā izskatās, ka ziema mums nebūs. Nu labi, nebūs un nebūs. Toties kaut kur mēs atradīsim to ziemu tik un tā. Vai Igaunijā, vai Latvijas otrā pusē. Tik un tā viņi būs. Nu tā, tagad es te mēģinu atkal asarīt. Pamušķirēju vēl kaut kādas raudiņas noķēri. Un gribās man tomēr asarīt. Ir asarīts ēdu, bet viņš špļauj ārā. Viņš nepaspēja ierīt, vai vajag ilgāk dot viņam ierīt, es nezinu. Nav man tāda pieredze, tāda veida ķeršana zivju, nu tieši asari. Iespējams, ka vajadzīgs lielāks āķis, bet man ir tieši tāpat makšķir, tieši tas pats āķis, bet neko nedarot. Noķer mailu, meta iekšā un lūdzu. Tas ir rezultāts. Tā. Izskatās, ka pēdējais asaris mūs negrib nākt ciemās, bet mēs tad izdarīsim tā, ka mēs tās pāriesim uz balto zivtiņu, noķeršam kaut kādas 5 zivis un viss. Man ir apnicis zem lietas jau sēdēt. Laiks arī ir daudz, jābrauc tomēr mājās. Vienu brīdi ieslēdzās ļoti foršs asarīts. Tikpat ātri viņš arī izslēdzās. Nu nekas. Skatīsimies, varbūt baltā zivtiņa jau arī vairāk nav. Tā kā iespējams, ka šī cope mums ir šajā gadā pēdējā. Kā mums izdosies vēl vienreiz izbraukt vai nesanāks, to mēs pagaidām nezinām. Pagaidām izskatās, ka tā ir viena no pēdējām šī gada copēm. Bet drīzumā būs 25. gads. Gan jau, ka mēs viņu atklāsim. Iespējams, ka varbūt ar šo pašu vietu, iespējams ar citu vietu.
Iespējams ar ledu. To mēs vēl nezinām. Nu, redz, baltā zīltiņa tomēr ir. Viņi ķerās. Nu, un smuka lietutiņš līkst. Kostīms man ir labs, nemirkst cauri. Var arī kādu brītiņu uzkavēties arī zem lietas. Kaut gan es jau kaut kādu stundu vairāk sēžu. Brīžiem viņš tāds lielāks, brīžiem mazāks. Aiziet. Tā, nu šitā mums jau ir otrā zīltiņa. Kā mums būs tā, ka mēs solam, ka 5 zivs un visas mēs apstājamies, vai tomēr mēs būsim makšķernieki parastie un iemetīsim vēl kādas 5 reizes un noķersim beigās 10 zivs. Kādi mēs būsim? Pastāstiet pēc tam, uzrakstiet komentāru, kā jūs parasti darat, kā jūs noslēdzat savu copu. Jūs pabeidzat ar savu iecerēto vai tomēr ir tā kā, vēl pēdējais metiens. Būs interesanti palasīt komentārs. Kaut kas piespieda, apstādināja un nekā, un garām. Iemetīsim dažas bumbiņas vēl. Nu jau sāk riktīgi gāzt. Bet mums ir copa. Būsim 3 baltos. Šodien, protams, braucot uz pludiņu copi, paskatījos sev lielo feederu somu. Tāds domāju, priekš kā man viņa tā vajadzīga. Man tur tikai feederi taču. Jā, feederi te feederi. Kur ir uztveramie kāti? Kur ir lietus sargs? Viss ir iekšā tajā somā. Nākošais ir jāņem grib vai negrib. Tāpēc, ka, ja mums visu dienu būtu šitāds lietas, nu es jau domāju, ka es būtu sen jau mājās. Es jau braucot pa ceļam uz šejieni, mums it kā laikapstākļi šodien bija tādi bez lietas solījās. Braucot uz šejieni gāze. Vienkārši gāze. Es domāju, nu viss ir. Viss, es atcerējos to, ka vēl man nav arī lietus sargs. Domāju, nu vai nu jābrauc uz Liepāju atpakaļ. Uz garažu jāņem lietus sargs, vai nu copa nebūs. Beigās atbrauc, pagāja kaut kādi 20 minūtīs un lietas pazuda. Numur 4 mums ir. Nu ko, mums pēdējā zīltiņa. Parādīsim,
kas man ir sanācis šodien saķert. Baigi daudz tur nebūs, jo daudz laika mēs šodien esam iztērējuši uz asari. Uz to mailīti tepat tās pie krasta noķert. Bet, ja es domāju, ja mēs būtu ķēruši visu dienu, tā tempā, kā tas arī ķērās, es domāju, tur savus 20 kg tu var salasīt mierīgi. Pat bez nekādām lielām problēmām. Jā, reku piektā zivtiņa arī nāk. Nu. Jep. Nu, redz. Nu, kā es jau teicu, mēs taču nebūsim tie makšķernieki, kuri apstāsies pie sevs izvēlētām 5 zivīm. Nu, nevar es tā. Ķerās un gribās iemest un gribās noķert. Un es domāju, ka jums ir tieši tāda pati situācija. Protams, ja neķertos, varētu kaut kā to laikam savādāk noslēgt. Bet kamēr ķerās, laiks vēl atļauj. Labi, 6. zivs. Vēl 4 zivs, bet obligāti pie 10 zivīm. Nu, ir priekš pēdējā zivtiņa. Šitā mums ir 9. Tūlītās būs iespējams, ka pēdējais metiens. Es pat nelikšu, jau neesmu, viss pietiks. Domāju, ka noķersies arī ar šo pašu. Nu, gaidam pēdējo zivi. Un pēdējā capa ir viss 10. Nu, lūk tā, viss, beidzam capi. Vairāk mēs pat nemetīsim iekšā viss. Un tūlītās izdabūšu ārā tīkliņu, parādīšu, kas mums ir sanācis. Savākšu mantas un tad jau. Un tad mājās. Tā. Pienāca tas brīdis, kad izvilksim ārā tīkliņu, paskatīsimies, cik mēs esam saķēruši zivtiņas un dosimies mājās. Paldies visiem, kas skatās un ir piesekojis manam YouTube kanālam un kurš skatās kārtējā manu copas piedzīvojumu. Es domāju, ka nosaukums ir atbilstošs to, ko es daru, tāpēc, ka katra copa ir savādāks copas piedzīvojums. Man tas patīk. Cerams, ka arī patīk jums. Nu, skatāmies, kas mums te ir sanācis. Nu, zivtiņas. Nu, skatāmies. Ir normāli. Daudzums ar zivīm. Ir smukas raudiņas, ne tik smukas raudiņas, plicīši, ļoti skaisti asarīši. Tādās pamēģināšu viņas izbērt kaut kādā atsevišķā tarā, kaut kādā spainī. Un tad arī pastīsimies, kas mums tur ir kopumā izveidojies. Lūk, tāds zivju daudzums man ir sanācis. Kods asars. Raudas, smukas. Jā, mēs jau tuvāk pie ūdens. Ilgi zivtiņu negribu mocīt. Nu, ko? Tad jau priecīgs visiem Ziemassvētks. Atpūšaties, nosvinat kārtīgi. Tā mēs laidīsim zivtiņu vaļā. Nu, lai peld mājās arī. Visas zivtiņas būs dzīves. Asarīti. Asarīši. Paskaties, kas šitais smuks. Man šoja kaut kāds vēl, cik man kaut kādi, ap 10 asariem man ir vienkārši
izšpļaušu ārā un aizmukšu projām. Bet ir kaifs. Ir kaifs. Tāpēc visiem priecīgi Ziemassvētks, laimīgi jauno gada un tiksimies, kad sanāks. Iespējams, ka šajā gadā, iespējams, ka nākošajā gadā. Tāpēc visiem atā.